Gleznaini pakalni mijas ar ieplakām, starp tiem 32 ezeri, un to skaitā otrs lielākais Latvijā Rāzna. Tāda aina ikdienas redzama Rēzeknes novada Kaunates pagasta iedzīvotājiem. Kaunatā darbojas vidusskola, bērnudārs, tautas nams, bibliotēka, ambulance, aptieka un vairāki veikali, kas ciemā rada nebeidzamu rosību un dzīvību. Lai gan šobrīd mācību gads skolēniem jau beidzies, tomēr joprojām Kaunates pirmsskolas izglītības iestādē un vidusskolā sastopami lielāki un mazāki skolēni. Bērnudārs Zvaniņš turpinās strādāt visu vasaru. Savukārt skolā notiek gatavošanās 10. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī eksāmeniem un izlaidumiem. Kaunates vidusskolā mācās 320 bērnu, un mūsu skola ir divplūsmu skola. Mums ir latviešu valodas apmācība un krievu valodas. Skolēni ir draudzīgi savā starpā, mums nepastāv tāda problēma, ka tur būtu kaut kāda diskriminācija. Ja, un, principā, tuvākajā apkaimē arī mēs esam vienīgā divplūsmu skola. Cik ilgi jau pastāv šis bērnudārs un cik bērnu šeit ir? Bērnudārs nākošu gadu būs bērnudārzam 25 gadi. Februārī tas būs. Un katru gadu bērnudārzu apmeklē vidēji 45-50 bērni. Šobrīd mums ir 4 grupiņas. 5-gadnieki, 6-gadnieki, 4-gadnieki un jaunākā vecuma grupiņa. Rinda, principā, it kā nav. Tikai vienīgi vecāki raksta uz priekšu, jo, lai būtu pārliecināti, ka tiks, jo agrāk pagājušajā gadā vēl bija rinda. Un bērni labprāt iet uz bērnu dārzu, un pie mums arī vecāki ļoti labprāt piedalās pasākumos un palīdz mums. Uz Kaunates vidusskolu ceļu mēro arī apkārtējo pagastu bērni, proti no Rundēniem, Mākoņkalna, Čornajas pagasta un no Dubuļiem. Bērni šajā mācību gadā bijuši aktīvi un sasnieguši labus rezultātus novada olimpiādēs. Šogad novadā ir notikušas olimpiādas 15 mācību priekšmetos, un visos mācību priekšmetos mūsu skolē ir piedalījusies ar dažādiem rezultātiem. Un apkopojot olimpiāžu rezultātus mācību gada beigās, mēs secinājām, ka no 15 mācību priekšmetu olimpiādēm labus rezultātus mēs esam guvuši 6 olimpiādēs. Esam izcīnījuši 2. vietas novadā un dažādas atzinības. Arī pedagogi nemitīgi papildina savas zināšanas, regulāri apmeklējot dažādus tālāk izglītības kursus. 8 skolotāji piedalījušies Eiropas Savienības rīkotajā projektā par skolotāju profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu. Arī skolēni Kaunates vidusskolā ir aktīvi, piedaloties dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Skolā mums darbojas 13 pulciņi, floristika, ornitoloģijas pulciņš, vēl dažādi pulciņi. Un mums ir ļoti aktīvi dziedātāji, dejotāji, folkloras pulciņš. Skolēnu pašpārvalde mums arī ir aktīva. Pirmais pasākums, kas šogad bija, kas mūsu skolotājs arī ļoti patīkami pārsteidza, viņi mums sarīko tādu skaistu skolotāju dienu ar sarkano paklāju, ar ziedu puškiem, un tas bija ļoti tā patīkami. Un vispār viņi atbalsta visus skolas pasākumus. Parasti noteikti viņi ir iesaistīti visur. Mūsu skolā, Kaunates vidusskolā, dejo vispār pāri 100 dejotājiem. Tajā skaitā ir 5 deju kolektīvi, visas dejotāju grupas mūsu skolā ir. Man pašā ir 4 deju kolektīvi, no tiem 2 kolektīvi šogad piedalīsies bērnu dziesmu svētkiem. Kopā pa visu skolu mēs braucam 4 kolektīvi, 3 deju kolektīvi un 1 folkloras deju kolektīvs. Noskaņojums, protams, ir ļoti labs, un mēs esam priecīgi un gandarīti, ka mēs varam piedalīties dziesmu svētkos. Kā atzīst bērni, tad viņi uz deju mēģinājumiem nāk ar prieku. Daudzi dalībnieki dejo jau vairākus gadus, un arī pēc skolas absolvēšanas nolēmuši turpināt dejot. Es jau beidzu 3. gadu dejot, un nākošajā gadā es dejošu 4 gadus. Jo man gribējās tādu kaut kādu vietu, lai es varētu izkustēties un lai dejotu.
jo man patīk iesaistīties konkursos un dejot visādos koncertos. Kādas dejas tev vislabāk patīk dejot? Tādas lēnākas, ātrākas? Man vairāk patīk dejot ātrākas dejas, jo tur ir vairāk ir jākustinās, un tas man patīk. Es pagaidām 3 gadus esmu dejojis. Man tautas dejas ļoti patīk. Un kad es biju iesācis dejot, tautas dejas man ļoti iepatikās. Un vienmēr patīk nākt uz dejām. Nekad tikai kad nāku no mēģinājuma uz mājām, vienkārši sāp kājas visu laiku. Es to cietu. Es ļoti esmu priecīgs. Esmu mācījies tiešām, lai brauktu uz dziesmu svētkiem, ne jau katrs tur var tikt. Es apmēram jau ilgi dejoju šajās dejās, jau 4 gadus dejoju. Un es dejoju, jo tas ir ļoti interesanti, kad man pašai ļoti patīk. Un ko tev tieši vairāk patīk dejot? Man pārsvarā visas dejas, gan latviešu dejas, gan arī īru dejas. Tu brauc uz dziesmu svētkiem? Jā. Un kādas ir tavas emocijas? Ko tu gaidi no šiem svētkiem? Nezinu, tā kā mazliet arī ir bailīgi braukt. Tikpat aktīvi un draudzīgi bērni piedalās Kaunates vidusskolas folkloras kopā Rāznaviņa, kas šī gada rudenī svinēs 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Rāznaviņā piedalās bērni sākot no bērnu dārza vecuma līdz pat augstskolu 1. 2. kursa studentiem, kopumā ap 25 dalībniekiem. Mēs dziedam tikai latgaliešu tautas dziesmas, spēlējam dejas, arī rotaļdejas. Un tāpat kapela, spēlē arī tikai latgaliešu, bet arī, ja braucam uz dziesmu svētkiem, tā kā šogad, tad gājiena dziesma, tās ir arī latviešu dziesmas, protams. Un mēs ļoti daudzos pasākumos piedalāmies visos gadskārtu ieražu pasākumos. Tad katru gadu mēs braucam uz pulkā Emu, pulkā Teku. Bērni arī bijuši ārzemēs, pabijuši, un es domāju, ka mēs diezgan noslogoti esam. Rāznaviņa koncertējusi Čehijā, Baltkrievijā un Polijā. Jāteic, ka šobrīd ar lielu nepacietību tiek gaidīts biedrības Rāzna Plus iesniegtā projekta īstenošanas sākums, kura laikā folkloras kopa iegūs sev jaunus tautas tērpus un mūzikas instrumentus. Šo projektu plānots veikt no šī gada jūnija līdz novembrim. Tā izpildē Lauku atbalsta fonds piešķīris 4000 latu, bet Kaunates pašvaldība 500. Arī bērni atzīst, ka šādās aktivitātēs viņi liederīgi pavada laiku un iegūst jaunus draugus. Cik ilgi jau tu piedalies šajā folkloras kopā un kādēļ tu nāc? Es jau piedalos kaut kur apmēram kādus 6 gadus. Man šeit patīk, forša kompānija, skolotāja ļoti forša, viņai ļoti jauki joki. Un man pašam ļoti patīk folklora. To, ko es daru, dziedu, dejoju. Es dziedu apmēram 3 gadus. Kādēļ tev patīk dziedāt? Man patīk dziedāt, jo es iemācos kaut ko jaunu. Man vislabāk patīk dziedāt visādas dziesmas jautras. Jāpiebilst, ka Kaunates vidusskolā darbojas skolas muzejs, kurā ir apkopoti svarīgākās ziņas par Kaunates pagastu. Muzeja eksponāti nereti tiek izmantoti kā uzskates līdzekļi, lai palīdzētu vieglāk izprast vēstures stundas. Skolas muzejs ir pieejams arī ikvienam interesantam. Kamēr skolēni vasaras brīvlaikā atpūtīsies, skolā tiks veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kuru ietvaros mācību iestādē kļūs krietni siltāks. Līdz ar to var teikt, ka tāpat kā citās Rēzeknes novada pašvaldībās, arī Kaunatā, lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju labklājību, tuvākajā laikā plānots paveikt vairākus nozīmīgus darbus.
Kā pastāstīja Kaunates pagasta pārvaldes vadītājs Vasilijs Bašmakovs, tad ir izstrādāts projekts Jaunatnes ielas asfaltēšanai, un no Rēzeknes pašpārvaldes rezerves fonda ceļa līdzekļiem tiks uzsākts ceļa Ruduļi, Kumuļi, Pauguri remonts. Nozīmīgus projektus izstrādā arī biedrība Rāzna Plus, kas pastāv jau 10 gadus, un šobrīd tajā aktīvi darbojas 16 dalībnieki. Biedrība Rāzna Plus pastāv gandrīz 10 gadi, un radās šī ideja no Kaunates vidusskolas skolotājiem. Tiešām gribēs darboties sabiedrības labā, un no sākuma mēs bijām apmēram 12 cilvēki. Pa šiem gadiem darbojas aktīvi 16. Laiks, kad vairāk darboties bija, varbūt iespējas bija no 2000. gada līdz 2005. gadam. Tur diezgan daudz projekti tādi labi bija. Nu, tad mazliet pieklusām un no pagājušā gada atkal atsparam ar jauniem spēkiem un piedalāmies arī pāris projektos. Kaunatā dzīves uzlabošanā aktīvi iesaistās arī pagasta iedzīvotāji, izveidojot konsultatīvo padomi. Šajā padomē aktīvi iesaistās 9 cilvēki. Visās novada pašvaldībās ir izveidotas konsultatīvās padomes, kuras ir ievēlētas no iedzīvotāju vidus kopsapulcēs. Nu, tātad konsultatīvās padomes sanāk vismaz mūsu pašvaldībā vienreiz mēnesī. Izrunājām, tos jautājumus, kas mūs aktuāli, pārvaldes vadītājs un pārvaldes darbinieki iepazīstina ar tiem darbiņiem, kas, tuvākajā laikā ir paveicami vai ieskatāmies arī, par to izrunājam, kas ir paveikts. Nu, un tad, protams, arī uzklausām konsultatīvās padomes locekļu ieteikumus arī mūsu pašvaldības pārvaldes darbībai. Satiktie Kaunates pagasta ļaudis ar dzīvi ciemā ir apmierināti, jeb kā viņi paši saka, tā kā mums vēl nav, ar laiku, neatlaidīgu darbu un pacietību būs.